Šodien mums ir saruna ar Talsu draudzes dzīvā ūdens traumes mācītāju un Rema Bībeles skolas absolventu Aivaru Straumi. Labdien! Labdien! Kā jūsuprāt, Bībeles koledža atbalsta draudzes Latvijā? Bībeles koledža Rema ir izveidojusi brīnišķīgu starpkonfesionālu platformu, kurā var mācīties visas draudzes, katras draudzes locekļi, un līdz ar to Bībeles skola ir diezgan tāds grūti paceļams moments katrā draudzē atsevišķi, sevišķi mazās draudzēs, un te ir tā privilēģija, ka var vienoti mācīties. Tur ir 700 stundas mācība, 60 dažādas tēmas tiek izskatītas. Un manuprāt, tas ir unikāli, ka tāds apjoms var tikt izskatīts nevis draudzē, bet tieši starp konfesionālā tādā Bībeles koledžā. Mācītājs savukārt var pievērsties visādiem citiem darbiem draudzē, jo droši, ka cilvēki mācās un mācās labu tātad mācību. Un mācība saistīta ar ticību, visnotaļ ļoti spēcīgi. Sagatavo draudzes kalpotājus darbam, atziņai, pieaug gudrībā tātad. Un pēc skolas savukārt paliek konspekti un pieraksti dažādi un arī audio ieraksti, no kuriem atkal var pēc tam sludināt, mācīt un apmācīt mācekļus, sekotājus. Tātad. Un kā tā atbalsta un ir palīdzējusi jūsu draudzē? Tas, ko minēju jau iepriekš, tātad atslogoja mani. Es varēju pievērsties kaut kādām citām lietām. Man patika tas, ka cilvēki iesaistījās praksē draudzē, ko viņi tāpat nebūtu darījuši. Tas ir daudz grūtāk, bet te viņi bija spiesti prakses laikā iesaistīties dažādās jomās. Un līdz ar to tas cilvēks mudināja iepazīt kalpošanas, un daudziem arī daudz kas iepatikās no tā, ko viņi dara. Un vēl viena tāda ļoti laba lieta, kas man patika, kas bija mūsu draudzē, ka Bībeles koledža apliecināja to, un ka tas sakrita ar to, ko mēs bijām jau gadiem mācījuši draudzē. Un tas varētu pateikt tā, ka apliecināja, pacēla manu kā gana autoritāti, un cilvēki redzēja, ka tā ir tā pati mācība, bija lielāka ticamība tam, līdz ar to liels iegūms. Cik daudz cilvēku no jūsu draudzes studē un ir studējuši Bībeles skolā? Pirmajā gadā 9, otrajā gadā 8 un trešajā gadā iestājās 5 cilvēki, un cik es zinu, arī šī gadā plāno. Tātad kopā beiguši un beigs kopā aptuveni 23 cilvēki. Kā Rema Bībeles skola ietekmēs viņu personīgo izaugsmi un kā izaugsme ietekmēs draudzi? Pirmkārt, cilvēki ir pieauguši atziņā, to var redzēt. Kad viņi iziet un runā, viņi ir iegūši vispusīgas zināšanas, ir drošāki kalpošanā, kad liecina vai runā publiski, ir jūtams ļoti šis pieaugums un drošāk ir pārliecināti. Pēc tam draudze palikusi tāda strukturētāka, ir izveidojušās stabilas kalpošanas, ja viņas palikušas stabilākas, vairāk viņas ir no jauna izveidojusies draudzes struktūra tādam kopīgam darbam. Komanda darbs ir nostabilizējies, mums ir daudz komandas šodien, kas strādā draudzē, un pat cilvēki atnākot no malas un redzot no malas, tie, kuri mūs pazina agrāk, viņi teica, ka tagad draudze pilnīgi citā līmenī, viņi pilnīgi savādāk un spēcīgāk un strukturēt un kalpojoši. Un pats lielākais iegūms, ka mūsu draudzē ir atjaunojusies vīzija, ja varētu pat teikt, viņa no jauna, un mēs pavisam droši ejam, lai piepildītu šo vīziju. Mums ir mērķis, mēs esam sakoncentrēti, mēs esam mobilizēti, mēs esam ar mērķa sajūtu, un katrs zina, kas jādara, jo viņi beiguši Bībeles skolu Rema. Paldies, mācītāji! Lūdzu!